Un man jāatzīst, ka tad, kad pirms mācībām mēs veicam aptauju un jautājam dalībniekam, kas ir jūsu motivācija dalībnieki šajā kursā, un es redzu tādu formulējumu, kā gribas uzzināt kaut ko jaunu. Lūk, šajā vietā man ieskan mazs zvaniņš. Es redzu, ka šim konkrētam dalībniekam nav konkrētas motivācijas. Pasniedzējs jums ir atnesis ekstraktu no labākā un jaunākā. Kamēr mēs paši to visu piedzīvosim, paies 3 dzīves. Tāpēc, ka, diemžēl, tas, ko mēs zinām šodien, rīt jau būs novecojis. Bet, ja es esmu tagad valsts pārvaldes institūcija, un es vēlos ieviest šo te kompetenču pieeju, kāds būtu mans galvenā atbilde uz jautājumu, kāpēc? Šis ir Valsts administrācijas skolas podkāstu izaugsmes formula sērija cikls Mācīt spēks, kurā es uz diskusiju aicinu dažādu jomu ekspertus, kas valsts administrācijas skolā pasniedz lekcijas vai kā citādi nodod zināšanas publiskajā pārvaldē strādājošiem. Es esmu Inese Brokāne-Zarāne un valsts administrācijas skolā dizainēju mācību programmas un pasākumus, kas palīdz attīstīt profesionālās prasmes inovatīvā veidā. Sveiki! Pie manis šodien podkāstā ir ciemos Katrija Vintiša, un ar Katriju mani saista jau ilgstoša sadarbības pieredze. Mēs kopā esam vadījuši dizainu sprintus, kopā ir veidoti kompetenču modeļi arī sadarbībā ar citiem izpildītājiem, un arī šobrīd mēs, sadarbojoties ar Katriju, esam organizējuši un piedāvājam cilvēkiem mācību programmu, kas ir politikas veidotājiem. Manuprāt, viena no lieliskām programmām, kas šobrīd ir pieejama publiskajai pārvaldē. Bet kopumā Katrija ir strateģiskās personāla vadības eksperte. Viņa ir arī dibinātāja HR laboratorija. Katrija arī palīdz veidot tādas atalgojuma sistēmas organizācijām, gan privātajam, gan valsts sektoram. Palīdz izstrādāt kompetenču modeļus. Un šodien esmu aicinājusi Katriju, lai tieši iedziļinātos kompetenču modeļos. Sveika, Katrija! Sveiki, Ines! Vai ir kaut kas tāds, ko es nepiemitināju par tevi, un tu gribi pateikt? Es gribu pateikt, ka mans otrais vārds ir kompetences. Un to es sapratu tajā brīdī, kad es rakstīju maģistra darbu par kompetenci pieeju, un tas bija 2005. gadā. Un pēc tam ir vēl bijis daudz kas cits, bet par to droši vien mēs parunāsim visu sarunas gaitā. Tad tā ir diezgan ilga mīlestība, ja tas ir bijis 2005. gadā. Patiesībā no 2005. gada tā mīlestība ir sākusies vēl pirms maģistra darba rakstīšanas. Bet pirms mēs iedziļināsimies kompetenču jautājumos, es ceru, ka mēs daudz ko varēsim paspēt izrunāt. Taču no sākuma es gribu tev uzdot 10 jautājumus ar cerībā, lai arī mūsu klausītāji un skatītāji mazliet iepazīst tevi caur jautājumiem. Nu, sāksim. Katrija, kas ir labāk, vadīt sarunu par taisnīgu un caurspīdīgu atalgojumu vai saruna ar darbinieku par radošumu un inovāciju veicināšanu? Par taisnīgu un caurspīdīgu atalgojumu. Doties ceļojumā uz jaunu valsti vai doties atpakaļ uz jau pazīstamu un mīļu vietu? Pazīstamu mīļu vietu. Plānot savu dienu strikti vai ļauties dienas plūdumam? Gribētos strikti. Sniegt publisku lekciju simtiem klausītāju vai vadīt intensīvu diskusiju šaurā profesionāļu lokā? Intensīva diskusija šaurā lokā. Pārveidot darba samaksas modeli valstī vai izstrādāt darbinieku izaugsmes ceļa karti konkrētam uzņēmumam? Valstī. Strādāt ar skaitļiem un datiem atalgojuma analīzē vai ar cilvēkiem un viņu emocionālo motivāciju? Ar cilvēkiem. Ieviest vienotu sistēmu visā organizācijā vai atbalstīt katru vadītāju balstoties uz individuālām vajadzībām? Vienotu sistēmu. Grāmata rokās vai podkāsts austiņās? Podkāsts austiņās, tagad jau. Ieguldīt jauno darbinieku mācībās, lai sagatavotu nākamo paudzi, vai fokusēties uz pieredzējošo darbinieku kompetenču pārveidi, lai tie nezaudētu aktualitāti? Jaunie darbinieki. Mūsu nākotne.
Stiprināt darbinieku spēju sadarboties horizontāli starp iestādēm vai koncentrēties uz profesionālās ekspertīzes padziļināšanu katram savā jomā. Sadarbības starp iestādēm. Labprātāk mācīties, attīstot savas kompetences caur ikdienas darbu un dzīves pieredzi, vai tomēr izvēlēties strukturētas mācības un programmas, lai apzināti pilnveidotos. Abus nevaram. Dzīves pieredze ir labākais skolotājs. Bet mācības ir arī ļoti labas. Vairāk uzticies savām pieredzē balstītajām intuīcijām, kad runa ir par cilvēku vadību, vai tu dod priekšroku pētījumiem un metodikām kā galvenajam pamatojumam? Pētījumiem, bet ar laiku intuīcija attīstās. Tev lielāku gandarījumu dod brīdis, kad izdodas palīdzēt iestādē īstenot plaša mēroga pārmaiņas, vai nu tas, kad redzi vienu cilvēku savā profesionālajā ceļā patiesi izaugam. Plaša mēroga pārmaiņas mani aizrauja. Tu pieturējies pie diviem, tāpēc nedaudz ļaušu tev paskaidrot par mācībām un pieredzi. Es gribēju teikt, ka tās ir tik ļoti cieši savijušās lietas, ka dzīvē vajag abas. Vajag ļaut kādu laiku mācīties darot. Mana labākā mācīšanās ir bijusi strādājot, piemēram, valsts kancelējā. Manas attīstošākās dienas ir pavadītas tur, bet es ļoti, ļoti augstu vērtēju arī to laiku, ko es esmu mācījusies, kad es studēju psiholoģiju, kad es studēju sabiedrības vadību, kad es studēju doktorantūrā, kad es esmu mācījusies administrācijas skolas mācībās. Tas viss veido mani un nav atraujams viens no otra. Tāpēc tajā brīdī man ļoti grūti bija izvēlēties vienu no diviem. Bet saka, ko tu teiktu skeptiķim, kurš varbūt tās neredz tik lielu pievienoto vērtību tādam strukturētam mācībām vai apmeklēt mācības un ļoti dod priekšroku tam, kas notiek praksē? Ir jāsaprot, ka pasniedzējs jums ir atnesis ekstraktu no labākā un jaunākā. Kamēr mēs paši to visu piedzīvosim, paies 3 dzīves, un mūsdienās visam jānotiek ļoti ātri. Tāpēc es noteikti saku mācieties. Ja jums ir iespēja, ķeriet ciet to iespēju. Tāpēc, ka, diemžēl, tas, ko mēs zinām šodien, rīt jau būs novecojis. Kā tikt skaidrībā ar kompetenci pārbagātību? Kas ir publiskajā pārvaldē pieejamie kompetenču modeļi un kompetenču biblioteka? Kā zināt, kuras kompetences attīstīt pašas pirmās, kuras nedaudz vēlāk? Šobrīd Valsts administrācijas skolā kopā ar Katrīnu Vintišu veidojam mācību programmu Kompetenču pārvaldība organizācijā, un 2026. gadā būs pieejami vairāki mācību pasākumi. Uz mācībām aicinam gan personāla vadības ekspertus, gan struktūru vienību vadītājus, tie, kuri grib pacelt savu organizāciju vai struktūru vienību nākamajā attīstības līmenī. Sekojiet līdz par jaunākajiem mācību datumiem Valsts administrācijas skolas mājaslapā un sociālo mēdīju kontos Facebookā, Instagramā un LinkedIn. Un vai ir kaut kas tāds, ko tu pati šobrīd mācies? Jā, patiesībā man ir neizdarīts līdz galam viens mācīšanās ceļš. Es neesmu līdz galam pabeigusi savu doktorantūru. Un es esmu sasparojusies tagad pabeigt, un man ir mans doktora darba plāns, un es rakstu, un rakstot mācos. Un tas ir mans vadības zinātnes doktorantūras ceļš, kur es gribu pabeigt. Vai tur arī ir kaut kas par kompetencēm? Tur ir absolūti par kompetencēm, un šajā reizē mans uzsvars ir uz digitālajām kompetencēm. Jā, jo pēdējais kompetenci ietvers, pie kā tu esi strādājis un joprojām strādā, ir digitālo prasmu kompetenci ietvers, vai ne? Un es redzu tajā milzīgu potenciālu. Tas ir tik interesanti, ka man gribējās uzrakstīt doktora darbu par to. Tieši no prasmu viedokļa, no mācību pārmaiņu viedokļa, kas rodas mainoties visai vidē, digitāli transformējoties vidē. Mēs patiesībā pēc 10 gadiem būsim pilnīgi savādāki, gan kā cilvēki, gan kā organizācijas. Mūsu darbs būs mainījies, un tas ir fascinējoši. Es pirmkārt no sirds novēlu, lai doktora darbs izdodas, lai neapstājās, jo entuziasms ir laba lieta, vai ne, uz kā turpināt. Es esmu tagad visiem to pateikusi. Vai ne? Un tagad tik skaļi, ka vairs nav variantu. Varbūt tagad mēs varam arī pāriet pie tās mūsu šīs dienas tēmas par kompetencēm. Mēs ar tevi
varbūt zinām vairāk nekā mūsu klausītājs, tāpēc es aicinātu sākt ar pašiem pamatiem, noskaidrot, pirms mēs runājam par kompetenci pieejamu, par kompetenču modeļiem, kas ir kompetence. Tas ir ļoti labs jautājums, jo tas ir diezgan mulsinošs jēdziens. Patiesībā mēs katrs to jēdzienu esam daudz lietojuši un saprotam varbūt ļoti atšķirīgi. Dažreiz ar kompetenci mēs domājam, es esmu atbildīgs par šo lietu, tad man ir kompetence šajā jautājumā. Dažreiz mēs to lietojam, lai parādītu, ka mēs esam lietpratēji šajā jautājumā. Tad es esmu kompetents, es esmu zinošs un prasmīgs. Citreiz mēs ar to runājam, mēs par to domājam veidu, kā cilvēki uzvedas darba situācijās, kā viņi komunicē. Un tad mēs lietojam šo vārdu daudzskaitlī. Un, ja mēs skatāmies dažās vārnīcās, tad tur ir pat 10 nozīmes vārdam kompetence. Bet cilvēku resursu vadībā mēs esam nonākuši līdz tādai vienai apvienojošai definīcijai. Kā mēs to saprotam cilvēku resursu vadības procesos, tad tās ir zināšanu, prasmju, uzvedības, rīcības kombinācija, kas mūs ved uz efektīvu darbu izpildi. Sākotnējos varbūt variantos bija runa par izcilu darbu izpildi, bet šobrīd mēs liekam mazliet citu uzsvaru uz efektivitāti. Un efektīva izpildi, tas nozīmē tā, kas mūs ved uz mērķi. Tātad zināšanu, prasmju, rīcības, uzvedības kombinācija, kas mūs padara spējīgi sasniegt mērķi. Tā ir kompetence. Vai kompetences daudzskaitlī? Bet, ja es uz tādu vienkāršu piemēru teiktu, ja man ir zināšanas, kā vadīt, uzstāties, sagatavot prezentāciju. Es esmu bijusi mācībās, es tos apgūstu un es tīri labi protu izveidot. Tad, lai man būtu kompetence, nozīmē, ka es arī ar savu rīcību regulāri pielietoju. Un es veidoju kompetences, pieņemsim, prezentācijas pēc tām zināšanām un prasmēm, kas man ir. Nav tā, ka es vienreiz tā kā pielietoju un citreiz nē. Tu minēji ļoti svarīgs divus tādus faktorus, kas saistīti ar kompetencēm. Pirmkārt, stabilitāte. Ja tad tu nevari vienu dienu to mācēt, un nākamo reizi tev kaut kā īsti nesanāk, tad to mēs īsti nesaucam par kompetenci. Bet otrkārt, tas ceļš uz to mērķi. Tātad tavs mērķis visdrīzāk nav tikai uztaisīt prezentāciju, bet viņu arī novadīt, sasniedzot savu auditoriju, tā, lai tā auditorija saprot, ko tu esi vēlēsies pateikt, un lai auditorijā varbūt pat notiek kaut kādas pārmaiņas viņu rīcībā. Tas jau būtu tad eksperta līmenis kompetencei. Tas tikai nozīmē to, ka kompetencēm ir līmeņi, ja, un ir kaut kāds minimums, prasme izveidot, prasme viņu nolasīt, saprotami. Varbūt arī tāds līmenis, kad mēs jau veicinām pārmaiņas savos klausītājos. Ja man nav iespēja darbā īstenot to savu kompetenci, man viņa ir, bet tā vide nav tāda, kurā es varu to pielietot, vai joprojām es varu sevi uzskatīt par, ka man šī kompetence piemīt, ja es tomēr ikdienā viņu nepiemēroju. Patiesībā mūsos mīt ļoti daudz dažādu prasmju un spēju un varēšanu, kas arī ir kompetence, bet jautājums, kas no tā ir vajadzīgs darbam. Un mēs neskatāmies uz cilvēku no tāda viedokļa, lūk, šeit ir organizācijas izveidotais kompetenci ietvars, un vispārējais mums nav svarīgi. Ja tev tas ir, mūs tas neinteresē. Patiesībā tas ir diezgan tūredzīgi tā raudzīties. Ja? Būtu svarīgi patiesībā redzēt visu, kas ir cilvēkā, cik mums ir mērījumi, vai tādi rīki, ar ko to izmērīt. Ja? Jo kā mēs varam zināt, vai mums kādā brīdī nevajadzēs kaut ko mēs šobrīd tev nejautājām, bet tev tas tomēr piemīt. Varbūt kādā brīdī noder arī tavas floristikas prasmes galu galā, vai ne? Tas būtu tas brīdis, kad mēs ieraudzītu cilvēku kā kopumu, kā vērtību, nevis kā tikai noteikti funkciju veicēju pēc amata apraksta. Tā varbūt mazliet gari tev atbildēja, bet tā doma ir tāda, ka no organizācijas viedokļa ir prioritātes. Ir kaut kāds noteikts konkrēts uzstādījums, kas ir jāprot, kas mums šobrīd ir vajadzīgs. Plānot politiku, analizēt datus, prast rīkoties ar digitāliem rīkiem, analizēt dokumentus un tā tālāk. Ja? Tas ir obligāti nodrošināmais minimums. Bet cilvēki savstarpējā sadarbībā izmanto vēl daudz ko citu, kas mums arī ir vērtība un vajadzīgs. Viņi komunicē ar citiem, viņi ieklausās citos, viņi prot iesaistīt citus.
Un, pat ja tā nav mūsu prioritāte, tas tāpat ir svarīgi un ir svarīgi saprast un zināt, ka viņos tas ir. Un no tā es gribētu teikt tā, pat ja es protu ļoti labi, piemēram, vadīt sarunas, bet no manis to mans amata apraksts neprasa. Nevajag domāt par sevi, ka es neesmu kompetents tajā, ko no manis neprasa. No organizācijas viedokļa gan būs svarīgi, vai tu primāri esi kompetents tajā, kas ir tavā amatā nepieciešams. Tas viens otru droši vien neizslēdz. Un tu jau pieminēji savā atbildē kompetenci modeļus. Jāsaka, ka valsts administrācijas skolā kompetenci modeļus jau mēs esam par to domājuši. Un pirmie kompetenci modeļi jau tika izstrādāti diezgan pasen, vairāk nekā 5 gadus atpakaļ. Un tā mūsu, kā valsts administrācijas skolas galvenā doma bija, kā saprast, kā veidot ļoti sistemātisku mācīšanās pieeju, lai saprastu, kas tad ir nepieciešams, spēt arī novērtēt, kādā līmenī ir šīs kompetences un attiecīgi piedāvāt šīs mācību programmas. Bet es pieņemu, ka ļoti daudziem šis vārdu savienojums kompetenču modelis nav skaidrs. Tāpēc es gribu tev jautāt, kā tu skaidrot. Mēs tagad saprotam, kas ir kompetence un kas ir kompetenču modelis. Patiesībā to domu par prioritātēm mēs varam nest tālāk un pateikt, ka kompetenču modelis, jeb ietvers, tiek lietot abi jēdzieni, ir zināmā mērā prioritāro kompetenču saraksts. Bet mēs zinām arī to, ka katrai jomai šis saraksts ir mazliet atšķirīgs. Varbūt ir lietas, kas sakrīt vairākām jomām, piemēram, juristiem un politikas veidotājiem. Var būt sakrītošas kompetences. Tāpat kaut kas var būt noderīgs no tā, kas ir juristiem, arī personālvadītājiem un tam līdzīgi. Tātad tie saraksti var būt sakrītoši. Bet tā īsi atbildot uz to jautājumu, kas ir modelis vai kas ir ietvers, ir vienas jomas svarīgāko kompetenču saraksts. Un tad tālāk mēs skatāmies, kas tad šajā sarakstā ietilpst. Tas ir ne tikai kompetences nosaukums, bet arī kompetences definīcija un rīcības rādītāji, kuri, kā jau tu zini, ir pēdējos gados evolucionējuši un mainās pieeja, kā mēs tos rīcības rādītājus definējam. Bet rīcības rādītāji ir obligāti, jo kompetence ir zināšanu, prasmju un uzvedības un rīcības apkopojums. Un tātad mēs viņu izsakām rīcībā. Ja, tātad to mēs darām jau vēl no tiem laikiem, vēl pirms 5 gadiem, vēl senākiem laikiem, kad mums bija tā saucamās uzvedības kompetences ietvertas ikgadējā novērtēšanas sistēmā. Tur jau arī bija rīcības. Tikai mazliet ir savādāk skatu uz to, kā mēs runājam par kompetencēm. Jā, un mēs arī esam evolucionējuši no sākuma. Mēs tomēr esam, it sevišķi valsts administrācijas skolā, veidojuši kompetences amatiem. Un tagad, kā tu teici, mums ir kompetences jomām. Un tad, ejot vēl tālāk, tomēr ir tāda kompetenču biblioteka. Vai tu vari pastāstīt atšķirību, ko nozīmē kompetenču modelis amatam, jomai un kas ir kompetenču biblioteka? Ir jau viegli to visu darīt, ja tev ir viena organizācija, kam tev ir jāizveido kompetenci modelis vai vairāki. Bet mums ir darīšana ar publisko pārvaldi, ar valsts pārvaldi, kurā ir apmēram 60,000 nodarbināto, un tad vēl arī pašvaldības, jo ja nebūs kāds, kas pašvaldībām izveidos kompetenci modeļus, tad tā būs katrai pašai sev tas jādara. Un mēs tomēr varam iedomāties, ka funkcijas jau ir līdzīgas. Tad, ja funkcijas ir līdzīgas, tad kompetenci modeļus mēs arī varam veidot zināmā mērā centralizēt. Ar zināmu, protams, loģisku iesaisti no funkcijiem pārstāvjiem, bet tomēr centralizēt. Un šī biblioteka ir tās kompetenci gaismas pils ideja. Tad ir vieta, kur tas viss ir sakārtots. Es, kā jau tu saprati no manām atbildēm uz pirmajiem jautājumiem, esmu par struktūru un kārtību. Man ļoti liekas, ka tas palīdz cilvēkiem, ja mēs tajā haosā iedibinām zināmas noteikumus. Un kompetenci haosā arī ir vajadzīgi noteikumi, lai būtu skaidrs, kurā brīdī, kuras kompetences mums ņemt. Tāpēc, ka mēs zinām arī to, ka labi, mēs esam katrs savā amatā, bet mēs pildām dažādas lomas. Un jo vairāk mēs ejam uz to elastīgo darba pieeju, un te es nerunāju par elastīgo darba laiku tikai, es runāju par spēju, jeb agile pieeju darbam un projektu vadīšanai, tad mēs mēdzam būt vairākās lomās. Un tad, ja mēs tā ļoti stingri iekrampējamies pie tikai vienas kompetenču saraksta, vienas jomas kompetenču saraksta,
tad mums vienā brīdī kaut kas sāk trūkt. Bet te es gribētu, lai publiskai pārvaldei būtu brīvība izvēlēties to, kas tajā brīdī taviem mērķiem ir visvajadzīgākais. Lai ir šī iespēja elastīgi mainīt kompetences. Un mēs zinām, ka tajā brīdī, kad mēs kaut ko ierakstām amata aprakstā, tad tas tur ir uz 2 gadiem kā minimums. Lūk, tā nav īsti brīvība manā izpratnē. Pastāst atšķirības starp amatu un lomu. Jūs zināt, ka man arī ilgi bija tāda īsta neskaidrība. It sevišķi šobrīd, ka mums ir kompetenču ietvari jomai, mums ir svarīgi saprast arī, kādas ir lomas, lai varētu piemeklēt atbilstošās kompetences. Vajadzība pēc lomām ir ļoti praktiskas, tāpēc, ka amati ir ļoti daudz un tie ir daudzveidīgi. Bet katram amatam individuāli veidot kompetenču sarakstu vai kompetenci profilu, kā mēs to saucam, tas prasa lielu laika ieguldījumu. Un mēs arī saprotam, ka vairākiem amatiem var būt līdzīgas kompetences, jo viņiem ir līdzīgs mērķis. Man patīk teikt, ka loma ir misija. Ja? Loma ir misija. Tātad mēs sapulcējam kopā, viss amats ar līdzīgu misiju, un mēs izveidojam lomu. Tad vairāk amati, ar kuriem ir kopīga misija, tā ir loma. Un lomas var būt mainīgas. Vienu brīdi mums ir uzstādījums, digitālā transformācija, tā ir prioritāte. Un mēs tādā veidā no digitālās transformācijas viedokļa skatāmies, ko amati dara. Viens ir tā kā vadošā lomā šajā digitālajā transformācijā, bet arī šīs vadošās lomas ir atšķirīgas. Viens izdomā stratēģiju, viens parūpējas par klientiem, viens par pakalpojumu, viens par IKT infrastruktūru, vēl kāds par mākslīgo intelektu. Viņi visi vada. Un tātad viņiem visiem ir kaut kāda kopīga misija. Un tad ir citi, kas palīdz, un citi, kas lieto digitālo transformāciju. Un no šī mēs atspērāmies veidot digitālās transformācijas lomas, bet līdzīgi tas var būt jebkurā vietā, jebkurā jomā. Es varētu teikt tā, ka no tiem mūsu ļoti daudzajiem amatiem, kas ir ļoti fokusēti un ļoti balstīti uz funkcijām, pārējot uz skatījumu par lomām, mēs būtu mērķtiecīgāki, mēs vairāk saprastu, kam mēs tieši šobrīd strādājam, kas ir galvenais. Jo amata apraksts raksturo, ko es daru vispār, bet loma pasaka, kas man ir jāpanāk, teiksim, tuvākajos 2 vai 3 gados. Ja es vadu projektu, tad es varu nodefinēt, kāda man loma ir šī projekta ietvaros. Tieši tā. Mēs pirmoreiz lomas definējam tieši projektu vadības kompetenci ietvaru izstrādājot, un izrādījās, ka tās lomas ir veselas 8. Tad projektu vadības tajā domēnā, ja tā var teikt, ir veselas 8 dažādas lomas, sākot ar pašu vienkāršāko, ar asistents koordinators, kurš sniedz atbalstu, tā ir viņa misija sniegt atbalstu. Tad ir dažāda tipa projektu vadītāji, ja, dažādi, kas ir mazliet atkarīgi un saistīti ar lomu, ar projektu veidiem, un tad vēl ir tas, ko dara eksperti šajos projektos. Viņiem arī mēdz būt projektu vadītāja nosaukums, bet reāli viņš pilda eksperta funkciju, un viņš pilda eksperta lomu. Lūk, tas bija mūsu pirmais izmēģinājums, un mēs saprotam, vērojot arī pasaules tendences, ir valstis, kur tiešām ir bijis notikuši šī pārēja no amatiem uz lomām. Un es domāju, ka tas palīdzētu cilvēku resursu vadībai būt mērķtiecīgākai. Jā, izstrādājot pēdējos, kas mums ir pēdējie kompetenci modeļi, viņi tiešām ir jomai. Un jā, projektu vadība ir viena no tām, kur es arī biju iesaistīta, kur ir tiešām šīs lomas nodefinētas. Bet tas jau nenozīmē, ka es varu tieši paņemt tikai projektu vadības kompetenci ietvaru. Tātad, ja es esmu iesaistīta projektā, tad nav tā, ka es tikai skatos uz projektu vadības kompetenci ietvaru, jo iespējams un visticamāk tur nebūs kādas, piemēram, no digitālām prasmēm, kas būs digitālās jomas kompetenci ietvarā. Tātad tas nenozīmē, ka ja man ir izstrādāts kompetenci jomai, ka visas vairāk citur neskatos, pat ja es saprotu, jā, tā ir mana joma, un es pat varu atrast savu lomu. Lūk, tāpēc ir nepieciešama kompetenci biblioteka, kurā, kā mēs nesen to sapratām kopīgi ar administrācijas skolas ekspertiem un valsts kancelējas ekspertiem, ka ir tomēr ļoti svarīgs arī tāds kopējais katls vai kopējais saraksts, kurā ir varbūt pat jomai nepiestiprinātas kompetences, lai mēs varam saprast, kas ir tās kopējās vispārīgās kompetences, un arī tur nevajadzētu sevi par daudz ierobežot, par īsu to sarakstu veidot,
Bet tā tad es pilnīgi iztēlojos tādu situāciju, kad kādai lomai mēs kaut ko paņemam no kopējām kompetencēm, piemēram, sadarbība, komunikācija, orientācija uz lietotāju. Brīnišķīgas vispārējas vērtības publiskajā pārvaldē. Tad mēs paņemam kādu no projektu vadības kompetencēm, kas ir vajadzīgs tev kā projektu vadības profesionālim, un paņemam kaut ko no digitālajām kompetencēm, tāpēc, ka tev ir jābūt digitālam projektu vadītājam mūsdienās. Tāpēc šādas kombinācijas, es teiktu, būtu ļoti vēlams un apsveicams. Tas, par ko cilvēki baidās, ir, ka varbūt pārāk gari šie saraksti veidojas. Un šeit mums vienkārši jātrenējas vienmēr atšķirt svarīgāko no mazāk svarīgā. Un varbūt pat tajā kompetenci ietvarā tā arī sagradēt. Lūk, šīs 7 ir pašas svarīgākās, un šīs 3 ir vēlamās. Un kopā ir 10. Un ja kādreiz mēs tā ļoti taupīgi izturējāmies, nevis sistēmā centāmies pēc iespējas mazāk atzīmēt, jo zinām, ko tas nozīmē rakstīt par katru no kompetencēm, tad tagad arī tai kompetenci pārvaldībai un visam, kas ar to saistīts, vajadzētu kļūt daudz digitālākai, daudz elastīgākai un arī vienkāršākai un ātrākai. Bet ja es esmu tagad valsts pārvaldes institūcija, un es vēlos ieviest šo kompetenci pieeju, kāds būtu mans galvenā atbilde uz jautājumu, kāpēc ieviest un ar ko sākt? Gribētos jau atgriezties atkal to 2000. gadu sākumā, kad tika saprasts, pienāca tāda sapratne, it sevišķi publiskajā pārvaldē, ka mēs nevaram iztikt tikai ar formālo izglītību, lai pateiktu, ko mums vajag, un lai vadītu cilvēkus, balstoties uz formāli apstiprinātām prasmēm. Tātad tev ir diploms tur, tātad tu zini visu, ko zina kārtīgs jurists, tev ir jurists diploms, un viss. Tā tas nestrādā. Ir svarīgi, kā šis konkrētais jurists konkrētajā darba vietā ar noteiktiem mērķiem tiek galā komunicēt ar citiem cilvēkiem. Un tas nozīmē, ka kompetenci pieeja palīdz mums. Patiesībā kompetenci pieeja ir nepieciešama, lai mēs saprastu, kā sasniegt tos mērķus, kuri vienmēr šķiet ļoti augsti. Lai kuru darbības stratēģiju iestādē mēs nepaņemam, mēs redzam, ka iestādes tiecas tālu, ja tātad vēlas sasniegt augstus rezultātus. Un mēs arī saprotam to, ka šādus rezultātus droši vien nevarētu sasniegt vienkārši balstoties uz 20 gadus iepriekš iegūt kaut kādu formālo izglītību. Tātad ir jāiegulda cilvēkos, attīstot viņu prasmes, kas ir vajadzīgas šodien un rīt. Es ļoti gribu likt to uzsvaru uz rītdienu arī. Mēs nevaram gatavot cilvēkus tikai šodienai. Un pasarg Dievs, mēs nevaram balstīties uz vakardienu. Mm-hmm. Tāds banālais piemērs, kad es jau neietu pie zobārsta vai ne, kurš ir ieguvis izglītību pirms 20 gadiem un neko nav mācījies, pilnveidojies, nav gājis līdz tādām tehnoloģijām. Un jā, es arī esmu viens no tiem cilvēkiem, kas ļoti ir par to, ka tajā brīdī, kad mēs izvirzam mērķus, respektīvi mēs gatavojamies kādām pārmaiņām, ir svarīgi paskatīties, kas mums ir no esošajām kompetencēm. Ja? Un to arī, jāsaka godīgi, arī pētījumi apliecina, ja? Ka ļoti daudz pārmaiņu projektu neizdodas arī tāpēc, ka nav atbilstošo kompetenci. Un tad, man liekas, tāds pirmais signāls ir skaidrs, ka mēs visi atrodamies nepārtrauktu pārmaiņu īstenošanā. Tāda ir dzīve, tur neko nevar darīt, nestāvēsim mēs uz vietas. Un tas arī, manuprāt, ir brīdis, kad tomēr organizācijai uzreiz būtu jāķerās klāt un jāsaprot, kas tad man ir ar kompetencēm. Un ja jau mums ir izveidota tādas zināmas, jau ir skaidras lomas un jau ir izveidota tādas nepieciešamie kompetenču ietveri tām lomām un piemeklēts atbilstošās kompetences, ir daudz vieglāk. Bet kas būtu tas pirmais solis, kur tu ieteiktu, kā sākt? Vieglāk tas būtu, un patiesībā droši vien savādāk jau vairs tas neizdodas. Ar to es gribu, varbūt šeit man ir viens piemērs, kas sākās vēl pirms mūsu kompetenci modeļu sākuma. Vēl ar vecajām nevis kompetencēm iestādes, kuras bija ļoti orientētas uz pārmaiņām, un viena no tādām noteikti ir CFLA. Tad, lūk, šī iestāde, kas bija pastāvīgās pārmaiņās, un es domāju, tas nav beidzies arī šobrīd, ko viņi darīja, pat vecās labās nevis kompetences viņi regulāri mainīja.
Viņi nepieturējās pie vienā, bet mainīja un izvirzīja jaunas prioritātes. Lūk, šajā periodā mums svarīgākās ir šīs 3. Signalizējot darbiniekiem, ka tagad mēs gaidām varbūt citus uzsvarus, un arī mācot darbiniekus un pielāgojot mācību programmas, lai varētu to attīstīt. Un līdz ar to pirmais ir saprast, kur mēs ejam, ko mums vajag. Tad saprast, caur kurām kompetencijām tas vislabāk parādīsies darbā. Un šobrīd jau parādās izvēles iespēja. Ja iepriekš bija tikai 24 nevis sistēmā pieejamās, tad šobrīd jau ir daudz vairāk, un es domāju, ka būs vēl. Kaut arī mēs strādājam pie tā, lai mazliet konsolidētu to, kas jau ir radīts, un ir radīts 173 kopumā, bet daudz no tām ir ļoti līdzīgas. Ir droši vien kaut kādi limiti, cik vispār skaitliski mēs varam aprakstīt dažādu veidu kompetences, bet tā tad mums ir mērķis, mums ir saraksts, no kā izvēlēties, mēs esam izvēlējušies, pēc tam vajadzētu veikt novērtēšanu. Un tikai tad ķerties pie mācībām. Un daži, diemžēl, izlaiž. Dažkārt mums ir sanācis droši vien tā, ka mēs izlaižam to novērtēšanas brīdi, jo vai nu nav īstais brīdis, vai nu nav vērtēšanas periods, vai nu mēs īsti nemākam, vai mums nav īsti rīki. Un tā kā mēs ķeramies jau mācīties, un tad iznāk tā, ka kāds mācās to, ko viņš jau prot, un kādam ir līmenis par augstu. Un tāpēc mēs arī tik ļoti pieturējāmies, mēs paši kā izstrādātāji pie tā, ka tomēr ir jābūt profesionalitātes līmeņu aprakstiem, ka tie ir svarīgi. Pēc iespējas jācenšas visām kompetencēm 4 izveidot, kaut arī ir izņēmumi. Tātad jauno laiku, jaunās paudzes kompetencēm ir 4 profesionalitātes līmeņi. Sākuma, pamata, padziļināts un eksperta. Lūk, un tad, kad es veicu pašnovērtējumu, vai varbūt mani vērtē vēl kāds, tas būtu ideāli. Tātad ne tikai es pats, bet vadītājs arī. Un tātad mēs redzam šo situāciju, kā tā ir, cenšamies skatīties spogulī, absolūti nebaidoties par to, ko mēs tur ieraudzīsim. Jo mūsu mērķis ir nevis uzzināt, vai es esmu labs vai slikts, bet uzzināt, kas tieši tev šajā brīdī visvairāk var palīdzēt augt, lai tu sasniegtu to mērķi, kas mums visiem ir svarīgs. Un tāpēc tā novērtēšana ļoti būtiska. Un ir svarīgi labi rīki, lai mēs varētu novērtēt kompetences. Un tālāk mūsu darbs un administrācijas skolas darbs, ar kuru jūs ļoti, ļoti aktīvi šobrīd strādājat, ir radīt kompetencēm pretī mācību piedāvājumu. Un tādējādi iestādēm taču veidojās arī tās, kur viņi redz, kur nepieciešams iestādēji kopumā attīstīt, un tad ir arī individuālie mācību plāni. Uz tā mēs varam balstīt gan iestāžu mācību plāns, gan individuālos. Un mēs iepriekš runājām arī iepriekšējā podkāstu epizodē par to, cik svarīgi ir veikt arī mācību ietekmes novērtēšanu, un lai vispār mēs varētu runāt par mācību ietekmes novērtēšanu, arī, tur arī pirmais solis ir, kāpēc mācīties. Un šeit ir tā atbilde, ka es zinu, man ir mērķis, man ir nepieciešama kompetence, ekspertu līmenī šajā posmā, man ir šobrīd pamata, tad arī esmu daudz motivētāks un mērķtiecīgāks nākt, un tad mēs arī varam pilnīgi citādāk arī skatīties uz to ietekmi, un tad tas, cikls ir daudz strukturētāks. Tieši tā, un mērķis arī rada motivāciju. Ja mēs esam tādā noskaņojumā, ko gribētos pamācīties, tad tā mācība motivācija patiesībā nav ļoti spēcīga. Un man jāatzīst, ka tad, kad pirms mācībām mēs veicam aptauju un jautājam dalībniekam, kas ir jūsu motivācija dalībnieki šajā kursā, un es redzu tādu formulējumu, kā gribas uzzināt kaut ko jaunu. Lūk, šajā vietā man ieskan mazs zvaniņš. Es redzu, ka šim konkrētam dalībniekam nav konkrētas motivācijas. Viņš vienkārši grib kaut kā sevi izglītot, bet viņam varbūt pietrūks apņēmības iet līdz galam. Jo mācības ir arī darbs. Nonākt līdz tam mērķim mēs varam tad, ja ir grūti, protams, mēs varam tad, ja mums to ļoti, ļoti vajag. Un tas ir tas ir tas drivers, kas dzen uz priekšu. Mūsu sapnis, es domāju, es runāšu šeit arī par vairākiem VAS kolēģiem, ir, ka cilvēki, kas atnāk uz mācībām, viņi zina, ko viņi vēlās. Un tad jau mēs varam pilnīgi citādāk skatīties. Jā, mēs arī gribētu izskaust tās atbildes, paskatīšos, gribu uzzināt kaut ko jaunu,
Jo, jā, arī mācību piedāvājums, šobrīd mācību piedāvājums mums ir liels, ir svarīgi izvēlēties prioritātes, ne tikai apmeklēt pēc iespējas vairāk, lai saprastu, kāpēc man to vajag. Tas nozīmē tikai to, ka tajā zupā ir vairākas svarīgas sastāvdaļas. Pirmais ir mērķis, otrais ir kompetences, labi aprakstīts kompetences, kuras novērtējot, mēs labi saprotam, kas ir jāmācās, arī novērtēšanas rīki, un pašas mācību piedāvājums. Bet es gribētu tomēr arī akcentēt, ka mēs nekad nevaram gaidīt tikai no mācību ārējiem piegādātājiem visu, kas ir nepieciešams kompetenci attīstībai. Ir ļoti svarīgs tomēr pašmācības elements, arī pašattīstības elements, kaut kas papildina to, ko mēs darām klasē, ko es daru pilnīgi labprātīgi, brīvprātīgi. Un tas ir iemesls, kāpēc mācību ceļa kartēs, kuras mēs veidojam komplektā ar kompetencēm, ir vienmēr vairāk nekā tikai tas, ko var darīt klasē, bet arī ierosme un literatūra pašas ziņai. Pieredzes apmaiņa. Un pieredzes apmaiņa, kas starp citu strādā brīnišķīgi. Un vēl kas gribētu akcentēt, ka ļoti svarīgs mācīšanās elements ir pašrefleksija, un to mēs arī atzīmējam kā mācīšanās metodi. Un arī tu man neļaus samalot arī šobrīd vasāk. Pirms mēs uzsākam tādas lielākas mācības, kas ir moduļos, piemēram, politikas veidotāju mācību programma, arī tāda sākumā tomēr ir šis te kompetenci novērtēšana, lai varētu saprast, arī lai varētu pielāgot un saprast, kas ir tas līmenis, ar kādu pasniedzējiem ir jāstrādā, vai ne? Jā, mēs to izdarījām. Varbūt šī ir tāda mūsu komandas pirmā pieredze, un es uzskatu, ka tā ir ļoti laba prakse. Vienīgi ir vēl jāpadomā, vai lūgt pašvērtējumu veikt par visu kompetenci, tas nozīmē par visiem līmeņiem, vai kaut kādu fokusu tomēr izvēlēties. Un iemesls ir tikai apjoms. Ja, tad, kad mums ir 8 kompetences, 14, 15, 16 rādītājiem, kopapjoms iznāk liels, un mēs redzam nogurumu, pildot šo garo anketu. Un tas no vienas puses ir arī zināms tāds šķērslis, kas jāpārvar, un stiprākie viņu pārvar. Bet no otras puses, mākslīgs šķēršļi arī nav nepieciešami. Tāpēc nākotnē droši vien, kad ļoti skaidri šīs lomas būs izstrādātas, mēs ļoti fokusēti zināsim, ka šai lomai šīs kompetences ir vajadzīgas padziļinātā līmenī un šī pamata līmenī, un tikai to mēs arī mērīsim. Un tas tad attiecīgi mazliet atvieglos procesu. Un vēl es domāju, ka noteikti būtu prātīgi pēc kāda laika, ne uzreiz pēc mācībām, bet pēc kāda ilgāka laika, ļaujot cilvēkam darbā pielietot jaunās prasmes, tieši šo pašu anketu izdarīt vēlreiz. Tieši šo pašu. Mēs ceram, ka rezultāts būs paaugstinājies līmenis. Tā saucamā pašrefleksija, kas jau būtu iestrādāta mācību programmās. Šis ir arī ceļš, kur mēs šobrīd meklējam un gribam saprast, cik daudz ir jāvērtē tieši pirms mācībām, kas arī, protams, nosaka, kur ir motivētākie nākt un arī ar tādu interesi, kur tad es esmu, paskatīties, ko tas, un arī tādējādi arī iedzīvināt šos te kompetenču modeļus, lai tie nav saistīti tikai ar tādu ikgadējo vērtēšanu, kas varbūt ir ierasts vai ne, bet ar to, kad saprast, kas ir tas mans attīstības ceļš arī tādā individuālā līmenī. Jo šobrīd sanāk ļoti individuālā līmenī, jo iestādes neredz šos rezultātus, tad, kad darbinieks nāk uz mācībām. Iespējams, jā, tas būtu nākamais līmenis apkopotā veidā, kur mēs varētu iedot, kā šī programma izskatās no attīstības viedokļa. Es domāju, ka tie rezultāti būtu tiešām ilgtermiņā ļoti interesanti. Viens, ko mēs no sistēmas viedokļa redzam, ka ir kompetences, kuras praktiski neizmanto. Vai tās ir vai pārāk sarežģītas, vai cilvēkiem nav iespējas tās izmantot no politikas veidotāju kompetencēm, tāda ir, piemēram, resursu piesaiste, risku uzņemšanās. Tur mēs ļoti daudz redzam, neproporcionāli daudz to atbilžu neizmantoju. Un tādējādi es teiktu, ka ir, protams, primārais labums tieši pašam vērtējumajam, bet gan iestādēm, gan sistēmas turētājiem, sistēmas pārvaldniekam ir ļoti, ļoti vērtīgi šie novērojumi, kas notiek, kad mēs tiešām reāliem politikas veidotājiem, reālā situācijā lūdzam veikt šo pašu novērtējumu. Jo, jāteic, ka tomēr tā iepriekšējā pieredze un paradums ir vērtēt reizi gadā tikai, vai ne?
Un tas nu gan arī būtu jālauž. Pirms mācībām ir brīnišķīgs laiks to darīt. Vēl viens brīnišķīgs laiks ir vērtēt kompetences reorganizācijas kontekstā, kā to dara, piemēram, šobrīd mēs sadarbībā ar Valsts digitālās attīstības aģentūru. Tieši veidojam kompetenču modeļus, lai atbalstītu iestādes pārveidi un pārtapšanu. Izmantojot jau esošo kompetenci biblioteku. Mēs izmantojam šobrīd tieši digitālās prasmes un kompetences. Saprotams, ja tas ļoti labi atbilst iestādes profilam un kā par brīnumu, mums patiešām pietika ar šīm 29 kompetencēm, no kurām izvēlēties. Mazliet tas ir varbūt pat pārsteigums, kaut gan izskaidrojums ir tajā, ka šajā ietverā ir vesels 8 caurvīju kompetences, kas ir pietiekami universālas. Tātad, ja es kā iestādēju reorganizācijai, tad viens veids ir kā tiešām veidot un saprast, kas ir mans tas kompetenču līmenis iestādē. Jā, pirms tam mēs esam sadalījuši amatus lomām nodefinējuši kompetences un mērķa līmeni. Šeit gan mēs nešaujam tumsā, mēs izvēlamies, piemēram, kiberdrošības speciālistam konkrētas kompetences, konkrētā līmenī, vienām kompetencēm 4. līmenis, citām 3. Un tad tas pašvērtējums jau būs ļoti, ļoti fokusēts. Tas mums vēl priekšā. Saka, Katrī, vai personāla vadības speciālists eksperts iestādē var sadalīt lomas? Ar zināmu iepriekšēju apmācību noteikti var. Noteikti var. Būs diezgan traki atstāt to tikai un vienīgi tādā centralizētas funkcijas līmenī. Kāpēc? Tāpēc, ka lomām ir jākalpo mērķiem. Un iestādē ir savi mērķi, savu stratēģiju, savi uzstādījumi, savas prioritātes. Un nebūs neviena, kas varēs perfekti tam sekot līdzi no augšas. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi šo konceptu izstāstīt, iemācīt, un tas nav tik sarežģīti. Tas patiesībā pieder pie cilvēku resursu speciālistu pamatkompetencēm. Vienkārši veidojot šo modeli, ir jāvienojas par to, kāds tas būs, un jāveic apmācība. Un tad jāsāk trenēties dzīvē. Tas ir arī viens no mūsu mērķiem un redzējumiem izveidot tiešām tādu sistēmisku pieeju, kā iestādes to dara, un no mūsu puses tāds metodiskais atbalsts, lai to būtu vieglāk izdarīt, ņemot vērā, lai būtu pēc līdzīgiem principiem, kā tu saki, lai būtu arī tie kompetenci moduļi, lai būtu līmeņi un ka visā valsts pārvaldē tomēr izmantot vienādu pieeju. Pieejas vienādība ir svarīga, bet elastīgums arī, un es domāju, ka šī sinerģija starp elastīgumu un skaidru struktūru un kāda profesionāli sagatavotu kompetenci biblioteka ir tas labākā kombinācija. Es esmu redzējusi, piemēram, Austrālijas Jaundienvidvelsas štata publiskās pārvaldes tajā kompetenci sistēmā ir jau gatavas lomas. Un tad tā pieeja ir tāda, ka izvēlas vai nu jau gatavu lomu, vai nu pēc templēta veido savu, ievērot zināmu kārtību, kā to dara. Bet tātad to, ko kāds jau ir radījis un kas man arī dara, es varu paņemt. Man liekas, ka tā arī ir brīnišķīga lieta. Ka patiesībā tad līdzās kompetenci bibliotekai varētu veidoties arī lomu biblioteka. Un tas visiem dzīvi tikai atvieglot. Bet tas rodas tikai laika gaitā. Jā, šis tiešām ir svarīgi dabūt to lomu biblioteku. Un jāsaka, šī ir tā pieeja, kas tika pārnesta arī, kas būtu pārnesama tad, kad tu un citi izpildītāji veidošos te kompetenci modeļus, tas uzstādījums bija ņemt un skatīties, kas jau ir pasaulē, neskatīties tikai no nulles. Un droši vien tieši tāpatās, ja mēs izveidot šo te lomu biblioteku, tad arī tas atvieglot un iespējams veicinātu vairāk pārnesi šiem te kompetenci pieejai arī organizācijām. Manuprāt, tas pieder pie šīs savstarpēji saistītās pasaules, ka mēs nedaram tā, ka mēs mēģinām katru divriteni radīt no jauna, bet mēs pakāpjamies uz savu priekšteču pleciem, paņemam to, ko brīnišķīgi viņi ir radījuši, un nesam tālāk pielāgojot to savām vajadzībām. Šajā ātrajā pasaulē ir dīvaini katreiz radīt visu no jauna. To, kas patiešām jau ir radīts. Un kompetenci jomā mēs neesam gluži pirmatklājēji, bet mēs esam diezgan labās pozīcijās, ja tā skatās Eiropas līmenī. Mēs ļoti agri sākām ieklausīties tajā britu tradīcijā.
Un tad, kad es runāju par 2000. Gadu sākumu, tas bija tas laiks, kad es tā ļoti aizrāvos ar īru civildienas kompetenci ietvaru. Man tas tiešām bija kā acu atvērējs. Un tā ir viena no vadošajām praksēm šobrīd. Tā britu tradīcijas iedibinātā prakse. Un no tās arī izriet lomas un patiesībā arī kompetenci modeļi. Jā, šis arī varētu teikt, ka šis ir tādā trendā vai tendencē. Jā, arī kaut kur no labajām tendencēm. Viena no labajām tendencēm. Ko ejot podkāstam uz noslēgumu, man liekas, tas galvenais vēlējums arī no mūsu puses kā VASA ir izmantot, lai iestādes izmanto to, kas jau šobrīd ir radīts, ņem arī piemēru, un mēs apsolamies no savas puses turpināt un nodrošināt metodoloģisko atbalstu. Savukārt, tev, Katrī, tā kā šis ir cikls mācīt spēks, gribētos no tevis dzirdēt, ko tu novēlētu mūsu klausītājiem, un ne tikai novēlētu, bet ieteiktu vienu mazu soli, kas palīdzētu noteikti šajā gadījumā kompetenci attīstībā, tādā individuālā līmenī. Man ļoti patīk tā doma katru rītu sākt ar tādu noskaņošanās tai dienai. Un kāpēc gan tā noskaņošanās nevarētu būt tāda? Ko es šodien iemācīšos jaunu? Un tā var būt pavisam maza lieta. Un tas var būt sākums lielai lietai. Bet patiešām, man liekas, ka tas ir kaut kas, kā mēs varam to dienu sākt ar ļoti, ļoti pozitīvu domu. Jo mācīšanās ir attīstība, vai ne? Un mēs taču gribam augt katru dienu līdz pašam savu mūža galam. Un vēl vakarā tad ļoti labi būtu tā refleksija. Lūk. Vai ne? Saliekam to kopā ar refleksiju. Saliekam to kopā. Ideāli. Katrī, milzīgs paldies tev par šo sarunu. Savukārt skatītājiem un klausītājiem ceram, ka jūs tiešām izmantosiet, piedomāsiet vairāk pie savām kompetencēm. Personāla vadītāji, kas strādā gan publiskajā, iespējams arī kāds no privātā sektora, izmanto šo iespēju, piemēros kompetenci modeļus arī savas organizācijas attīstībā, īpaši tad, kad izvirzat mērķus, īpaši tad, kad jums notiek pārmaiņu procesi. Paldies un tiekamies jau nākamajās epizodēs. Paldies un tiekamies mācībās.